no 6. janvārī ir Armēņu baznīcā kristības, un tas ir, viņi bija ar savu māsīcu, bija aizgājuši baznīcu, tas bija slims, un tas ir svētītais ūdens tai Armēņu baznīcā. Tā kā mums šī 19. janvārī Pravoslāvu baznīcā ir tā procedūra, tad Armēņiem tas ir viņu viņu ir tā, ne, tā ir viņiem, tā viņiem ir tas, kas mums ir, nu, Ziemassvētki. Krieviem ir Ziemassvētki 7. un viņiem ir 6. vienu dienu iepriekš. Viss notiek vienu dienu iepriekš, kaut kā viņiem tur ir tajā baznīcas tradīcijā tā. Un viņi tur svētīt to ūdeni, viņš tāds smaržīgs ar kaut kādu rožu, eļļa vai kas ir klāt. Viņš cerams nav, bet viņš ir tāds apšļakstāms. Šito jūs gribat pievienot, jā? Tā, to es gribu. Tūlītās es atmedīšu pagarināt tā. Ar vienu, te man ir vairāk telefonu. Kamerai kontaktu nevajag. Nevajag. To var mest Kaut kur skritinās. Svētki beigušies. Bet kā, nu, Krievu Ziemassvētku pareizticīgo Ziemassvētku 7. Armēņiem 6. Bet vai tas nav saistīts visu ar kaut kādu vienu, kā lai saka, jēdzienu ar vienu, ar tās zvaigznes dienu, kā lai saka. Jo 3 karaļi bija, kā lai saka. Nu... Kristus dzimšana. Nu, tad tur tajā baznīcas, tajā viņu tajā, te jāstāst tajā tradīcijā, kā ir. Es domāju, ka tas ir vecais kalendārs viņam tomēr. Viņam tā zvaigžņu diena. Vai varbūt, ka viņi arī visu to kopā tur liek tā. Tā šitieties jau priekšā. Jā. Un kā man tas ūdens jālieto? Mēs, ne, ūdeni iedara tas, ka, teiksim, jums varbūt veselība, nu kā, es nezinu, kā jums veselība, nu kaut kāds problēmas jau visiem, jums arī kaut kāda problēma, kā kuram. Kā tas bez problēmām būtu, tas jau būtu. Jā, un tāpēc tas ūdens, to var, ja tā piedomā, viņu var mājai kaktā bišķiņ iesļacīt, noskaitīt lūgšanu, var pats pie savām problēmām noskaitīt lūgšanu. Es domāju, mēs jau varam sākt šo pasākumu arī, ka mēs, tā Aigars arī ir ticīgs cilvēks, mēs ieliesim šo ūdeni no jūsu drīkst, ja? Drīkst. Tas arī jūsu īpašums. Tad mēs varam, paņemsim, ieliesim tajā, mēs noskaitīsim lūgšanu un katram pa pilītei uzslakstīsim, un tādā veidā mēs iesvētīsim šo pasākumu. Bet tās mēs izlūdzamies svētību šajā brīdī, kopības, ka mēs esam šeit, Modra Tenisona mājās, kungs svētī, ka esam te, lai darītu savu darbu, uz ko mums arī kungs ir svētījis. Kungs, tavā vārdā lūksimies, mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienas šo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs iedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstības spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Kungs, tavā vārdā, lai mēs mums brīnāti. Lai tā kunga svētība, lai tā kunga svētība, lai tā kunga svētība. Lai tā kunga svētība, lai tā kunga svētība, lai tā kunga, nezinu. Tā, labi. Tad lai tas ūdentiņš mums te.
jūs redzat, mājas kaptieni pašreiz cik vēl var. Tā, nu tad mēs te sāksim, varbūt mums kaut kā Jūs sēžaties, es mīlu sēdēt šeit parasti, bet varbūt objektīvā vajadzīgs kaut kā savādāk. Jā, labi. Jau uzreiz jau tad tu pateiksi, ka sākam, mēs tad sāksim. Kaut kur rakstīt, un tā kā jūs toreiz rakstījāt. Tiešā zīmēšana, rakstīšana. Labi, es papīrus. Mākslinieks. Šis tāds brīnums taisa. Viņš stāstīs par saviem brīnumiem. Maz esmu bijis šādās centra mājās. Te laikam mākslinieki dzīvo vai kas? Visādi, te ir no vecām laikiem, no vecām ģimenēm, droši vien, ka te ir vecas, kas vēl palicis. Ilgi laiki jau pagājuši kopš Latvijas, pirms kara laikiem un pēc kara agriem laikiem. Tās centra mājas Krievu valdību salikt saviem patīkamajiem cilvēkiem, pēc tam, kā laikam beidzās, laikam privatizēja. Daļai jā, es arī biju centrā. Bet to lielo bildi es tomēr gribētu to vienu. To bildi. To, jo tu par to